Problēma ar price koloniņu, kurā man ir cenas, pārveidojot to uz decimal number, es iegūstu kaudzi ar kļūdām, jo man nesakrīt formāti. Es, protams, varu izmantot change type using locale un tad tādā veidā pielāgoties, bet tagad es gribētu, lai mēs izrunātu, kādas ir sekas. Vienā gadījumā, kad es lietoju šo te decimal number, es paļaujos uz šī konkrētā datora iestādījumiem, un ja tie sakrīt, tad viss strādā labi. Ja tie nesakrīt, tad man ir kļūdas. Ja es lietoju using locale, tad es paļaujos uz datiem, ka dati vienmēr būs tāda formāta, kāda es to redzu tagad, un ka tur vienmēr varēs piešķirt, piemēram, angļu tipu, ja? Okay? Un tas strādās. Un tiklīdz mani dati atnāks ar citu decimālu vadītāju komatu, tad šīs risinājums metīs ārā kļūdas, jo viņš vairs nesakritīs. Tad jautājums, kāda veida pārbaudi jūs gribat kontrolēt. Tās, ko reāli es gribu izdarīt, es gribu, lai jebkāda veida dati uz jebkāda datora vienmēr nonāktu līdz skaitlim. Un, lai es to varētu uztaisīt, es lietošu formulu. Un vienīgais veids, kā to var izdarīt queryjā, ir izveidot jaunu kolonu un tajā kolonā izveidot formulu funkciju, pēc kuras es gribētu to izdarīt. Un tagad skaties, kā mēs to varam izdarīt. Mans risinājums šai problēmai. Tā loģika, pēc kuras es gribētu pieturēties. Tad acīm redzami varētu būt tikai divi varianti. Vai nu punkts, vai nu komats. Trešā nav. Līdz ar to es gribētu izveidot loģisko pārbaudi, kura saka sekojošo. Ja tas nav skaitlis, tad nomaini punktu uz komatu vai komatu uz punktu. Es nezinu, ko tieši vajag mainīt, bet es zinu vienu lietu, ka ja tur ir punkts un tas nestrādā, tad ir jāmaina uz komatu un tad aizies. Un pretēji. Ja tur ir komats un nestrādā, tad ir jāmaina uz punktu un tas aizies. Ok, tad daļu no šī risinājuma es varu uzzināt šeit, kur es arī aiziešu tagad, un paskatīšos, kādas funkcijas man varētu derēt. Pirmām kārtām man ir jāatrod funkcija, kura man ļauj noteikt numuru, vai tas ir skaitlis, ja? vai tas ir skaitlis. Un lasot funkciju sadaļas, es redzu, ka man ir sadaļa number functions, kas pagaidām izskatās visloģiskākā. Pagaidām pat logical vēl nedara, jo man vienkārši ir jādabū pārbaudes skaitlis, number function. Un šeit no visa saraksta, ko esmu lasījis, man vislabāk aizgāja lūk šis variants, number from, ko šī funkcija dara. Šī funkcija pārveido jebkādu vērtību skaitlī, ja tas ir iespējams. Ja tas ir iespējams, tas pārveido skaitlī. Baigi labi. Nākamais, kas man ir vēl vajadzīgs, man vēl vajag iemācīties mainīt komatu uz punktu. Un šeit man, acīm redzam, būtu jāiet uz teksta funkcijām un jāskatās, ko tās man var piedāvāt. Nu, un šeit mums ir funkcija, kas saucās replace, un kura dara tieši to, ko man vajag. Lūk, te piemērā mēs varam redzēt, ja, kad nomainam orange uz apple, un mums sanāk tas, kas mums sanāk. Ja, tad mēs nomainam daļu no teksta. Funkcijas sintaks ir šeit, un esmu gandrīz gatavs. Tātad pēdējais, kas palika? Pēdējais palika ir tā pārbauda, vai tas ir skaitlis. Un šeit, šajā sadaļā, jūs nevarēsiet atrast operatorus, ar kuriem strādā M valoda. Jums būtu jāmeklē fórumos, blogos vai pie manis. Es zinu, un es izmantošu šeit rīku, kas ir operators ļoti līdzīgs if error funkcijai. Tāpat kā if error, viņa nostrādās, ja viss ir labi, bet ja ir kļūda,
viņš man izmetīs citu risinājumu, kādu es gribu. Un skaties, kā tas izskatās. Tas saucās try. Pamēģini number from price. Ja, ko pasaka šī frāze? Lūdzu, pamēģini dabūt numuru from price. Ja tas ir iespējams, tad ir forši, tad man būs tur numurs tajā stabiņā. Ja tas nav iespējams, otherwise, ja tas nav iespējams, tad mums ir jānomaina punkti ar komatiem un komati ar punktiem. Es nezinu, kas tur ir iekšā. Es arī negribu pēc būtības skatīties, vai tur ir komats vai punkts, jo es uztaisīšu šādu pārbaudu skaties. Ja, es nolikšu uz nākamo rindu, lai būtu vienkāršāk redzēt, ka es tagad taisu vēl vienu try, kurā man būs atkal number, atkal from, bet šajā gadījumā pa ceļam es aizvietošu punktu ar komatu. Šeit uzmanīgi, lai jūs pareizi saliktu visu, ko vajag, tad lūk ir komati, kas atdala argumentus. Pirmais arguments ir cena, otrais arguments ir punktas, un trešais arguments ir ar ko mainīt, ar komatu. Ja? Tālāk ir otherwise. Kur man ir atkal tas pats from, text, replace, un šeit man ir price, un tagad pretējā darbība. Komatu mainam ar punktu. Un iekava ir ciet. Šeit ir iekava vaļā. Lūk. Tad vēlreiz, kāda šeit ir loģika? Loģika ir ļoti vienkārša. Sākumā es pārbaudu, vai būtu no pirmās reizes nostrādā. Ja nenostrādā, tad man ir jānomaina punktu uz komatu vai komatu uz punktu. Tā kā es negribu mēģināt noteikt, kas ir tagad esošajā vērtībā, es vienkārši izmēģinu abas divas darbības. Viena no šīm darbībām 100% nostrādās. Vai no komatu uz punktu vai punktu uz komatu. Ja, un kopumā man sanāk lūk šāda funkcija. Tad šeit jau sākās programmēšana ar M valodu. Mums ir operators try un otherwise, kas dara to pašu, ko if error Excelī. Tad vai nu šis nostrādā, un ja nenostrādā, izpildi šo. Tad vai nu šis nostrādā, šī daļa, un ja nenostrādā šī daļa, tad paskaties šeit. Un tā mēs esam šo visu uztaisījuši. Mēs uz šo paziņojumu. Kaut kas nav labi. Nospiedot show error, viņš man parāda, kurā brīdī kaut kas nav labi. Un mēs uzmanīgi paskatoties uz šo pozīciju varam redzēt, ka labi nav ar iekavu. Jo lūk, esmu atvēris replace iekavu, lūk, esmu aizvēris replace iekavu, bet es neesmu aizvēris number from iekavu. Tāpēc iekava ciet šeit, un tā pati problēma man arī ir šeit. Un tagad viņš man rāda, ka kļūdu nav. Es varu nospiest OK. Un šeit man parādās stabiņš ar cenām, kur vairs nav problēma. Neskatoties ne uz ko, ne uz datiem, ne uz datoru, šeit vienmēr būs pareizā vērtība, kuru es pielieku decimal number vai currency vai ko man vajag. Šo cenu es varu izdzēst, tā man nav vajadzīga. Ja? Un jebkurā brīdī, kad man vajag atgriezties pie šīs formulas un to pielabot, ja kas, es vienmēr varu atgriezties līdz manam solim un nospiest šo zobratu un šeit pielabot to funkciju, kādu esmu šeit ievadījis. Nospiežam, OK, gatavs.